Labdien! Jā, es gribēju teikt paldies, ka esat atnākuši tik lielā skaitā. Un tiešām nāk vēl cilvēki, un mēs zinām, ka nāks vēl. Un tas arī parāda, cik svarīga ir šī tēma. Un NPLP medijpratība prioritāti noteica pirms 5 gadiem. Tā ir visu šo laiku bijusi viens no mūsu pašiem galvenajiem virzieniem. Un man vienmēr ļoti patīk noteikt kaut kādu mērķi jebkurai darbībai. Nevis darīt vienkārši darīšanas pēc, bet zināt, kāds tad ir tas mērķis. Un mūsu ieskatā tas mērķis medijpratības aktivitātēm vienmēr ir bijis tas, lai galā cilvēki nevis paļautos uz dažādiem manipulatoriem vai dezinformatoriem, kuri ir pateikuši, kā tad ir patiesībā, bet spētu lēmumus pieņemt paši ar savu galvu. Respektīvi, paši lietojot kādu tekstu vai dzirdot kādu ziņu, viņi paši spētu atpazīt, kas tad tur ir patiesība un kas nav. Un manuprāt, tas arī ir pats svarīgākais. Paldies un došu vārdu Aurēlijai. Labdien, cienījamie klātesošie, un sveicieni arī visiem, kas mūs šobrīd vēro tiešraidē vai ierakstā, NPLP mājaslapā un Facebook profilā. Man ir liels prieks sveikt mūs visus UNESCO Pasaules medijpratības un informāciju pratības nedēļā, kurā Latvija aktīvi piedalās vairāku gadu garumā. Šodien ir ilgi gaidīta diena, jo mēs varam prezentēt pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medijpratību. 2021. gadā mēs organizējām starptautisku konferenci, sadarbojoties ar plašu iesaistīto pušu loku un secinājām, ka Latvijā ir nepieciešama medijpratības stratēģija. Noteikti skaidrus rīcības virzienus medijpratības jomā, mērķus un uzrunājumās auditorijas. Vienlaiks, lai šādi dokumenti izstrādātu, ir skaidrs, ka ir nepieciešama padziļinātāka analīze un izpratne par to, kur tad mēs īsti esam. Un vēl 2022. gadā tika ieguldīts liels darbs, vairāku mēnešu garumā. NPLP organizēja ekspertu darba grupu, kas izstrādāja metodoloģiju. Un liels prieks, ka Klinta Ločmele vadīja šo ekspertu darba grupu. Un piedalījās vēl vairāk eksperti, kas katrs deva nozīmīgu ieguldījumu šī pētījuma metodoloģijas izstrādē. Redzu šobrīd klātienē Agnes Davidsone, liels paldies tev! Vineta Silkāne piedalījās, tāpat Ilva Skulte, Sandra Sprudzāne, Līva Kalnača. Liels paldies jums visiem. Jānis Buholts. Liels paldies, jo tiešām katram bija tas savs pienesums no savas jomas, kurā eksperts strādā un padziļināti interesējas. Par pašu pētījumu. Šis pētījums medijpratības jomā ir uzskatāms par unikālu un pirmreizēju, tādā ziņā, ka to pirmo reizi veido 2 daļas. Pirmkārt ir kvantitīvais, socioloģiskais pētījums, kur tika aptaujāti iedzīvotāji vecuma grupā no 15 gadiem, un tad ir otra daļa, ir kvalitatīvais pētījums. Tika veiktas padziļinātas 70 intervijas vecuma grupā no 9 gadiem. Un mums bija ārkārtīgi svarīgi, ka mēs varam pētīt arī bērnus, kas šobrīd varbūt ir izaicinoši, bet, protams, iegūstot visas atļaujas, to ir iespējams izdarīt. Un tā vēl viena, varbūt tāda unikālā lieta ir tā, ka šis pētījums nav tikai tāds pašvērtējums iedzīvotāju skatījumā, bet ir gana daudz jautājumi, kas ir praktiski, kas ir, kur iedzīvotājiem tiek doti piemēri, un mēs varam izsacināt, zina pareizo atbildi vai nezina pareizo atbildi. Vai tad analizēt, kāds ir domu gājiens. Jo, ir jautājumi, kuru mēs redzam arī kvalitatīvajā daļā, ka iedzīvotājs pasaka pareizi, bet šaubās par to, vai tiešām šī ir tā pareizā atbilde. Jāsaka, ka pētījumu veica uzņēmums Civita Latvija, bet mums ir liels prieks arī, ka eksperte Klinta Ločmele piekrita veikt tādu padziļinātāku rezultātu un secinājumu analīzi, apkopojot šos secinājumus un izstrādājot un identificējot arī iespējamās rekomendācijas mūsu kopīgajam tālākajam darbam. Vēl gribētu piebilst par medijpratības jēdziena izpratni, jo tad, kad mēs runājam par medijpratību, šis lauks ir ārkārtīgi plašs un, protams, ka mums ir jāfokusējas. Un gribētu teikt, ka NPLP skatījumā vienmēr mēs medijpratību esam skatījuši
plaši, ietverot gan medijpratības jēdzienu, gan informācijapratības jēdzienu. Un šis jēdziens pamatā tiek sadalīts tādās 3 lielās kategorijās. Pirmkārt, šīs tā sauktās tehnoloģiskās prasmes vai spēja strādāt ar informācijas rīkiem, spēja piekļūt informācijai, drošība internetā, privātums. Un tad ir lielā otrā sadaļa, kas mums saistās ar spēju analītiski domāt, kritiski domāt, izpratne par mēdīju vidi, žurnālistikas principiem, kvalitātes principiem, mēdīju ētiku. Tajā skaitā arī emocija pratība, vizuālā pratība, kas šobrīd arī ir ārkārtīgi aktuāla. Un trešā daļa ir mums spēja pašiem radīt saturu, būt satura radītājiem un spēt sevi pašizpaust. Un, protams, ka šīs visas kompetences ir ārkārtīgi svarīgas un būtiskas, bet jo īpaši mēs par tām domājam laikā, kad ir šie informatīvā kara un reālā kara apstākļi. Un medijpratība, protams, ir valsts drošības jautājums. Vienlaiks gribētu teikt, ka medijpratība ir arī mūsu katra tāda individuālās brīvības un neatkarības jautājums 21. gadsimtā, jo tās ir zināšanas, prasmes un spējas mums pašiem izvērtēt un orientēties, kas notiek informatīvajā telpā, mums pašiem spēt pieņemt lēmumus un nevis ļauties varbūt manipulācijām vai viltus patiesību nesējiem. Tā palīdz mums justies droši informatīvajā un digitālajā telpā. Tā ir mūsu dzīves kvalitātes tāda nepieciešamība šodien. Bet tad tālāk par šodienas programmu. Sākumā tātad Klinta noprezentēs galvenos pētījumu rezultātus, secinājumus un rekomendācijas. Pēc tam mums būs šī diskusijas daļa. Pēc prezentācijas būs iespēja arī uzdot jautājumus, tāpat arī tiešraidē, Facebook komentāros, ja kādam ir jautājums vai komentārs, lūdzu rakstiet. Kolēģi identificēs šos jautājumus. Un pēc prezentācijas un diskusijas pētījums būs pieejams arī NEPLP mājaslapā. Bet tagad ilgi gaidītais notikums. Vēlos dot vārdu Klintai. Lūdzu.